Anna Brigadere, Dievs daba darbs, ķekatas nāk. Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām. Jā, nu viņi ir klāt, tie bezgalīgi gari gaidītie Ziemassvētki. Līgo un gavilē jau Anneles dvēselē. Apdarīti svētku sestdienas darbi, novakarēs meitas atrauj durvis uz āru līdz galam vaļā. Pelēkas, salta gaisa straume gāžas visos kaktos un aizskalo jaunceptu plāceņu un vārītas gaļas smaržas. Tad aizdedzina svaigas kadiķu slotiņas un apskraida kaktus. Tad izskrien atkal ārā un atgriežas ar lieliem klēpjiem egļu zaru, kas ir pa vakariem slepus nopušķoti, garām mākslīgi izrobotām baltām, sarkanām, zilām, dzeltenām papīra lentām. Apsprauž griestus, tā, ka nav vairs redzams neviens nokvēpis dēlis, un tad izmēž klonu. Nu, ir svētki. Viens pēc otra atnāk ļaudis no pirts, viegli un sārti, baltos linu kreklos, sēstas ap tīri nobersto galdu, uz kuras sieks plāceņi, un milzīga bļoda ar gaļu. Un katrā kaktā uz balta krēsla vai maza kā dūrītis galdiņa tas pats – plāceņi un gaļa, svētku mielasts. Pirmā svētku iejūta apņem visus kā liegi trīcoši viļņi. Nav skaļu vārdu, ir tikai klusas runas un smaidi. Griestu lampa gandrīz nozudusi zaļajos zaros, rāmi mirdzina, kā sasapņojies spīgulītis piķainā pļavā. Un tad vairāk nekā. Visi laikus pie miera, jo ir celšies šorīt jau priekš gaļiem. Darbdienas smagums vienreiz krietni jāizguļ, rīt nav kurp steigties. Apklust viens kakts pēc otra, meitas nokop traukus un pazūd. Vecmāmiņa pēdējā nāk un nodzēš lampu. Tūlīt iedziedas circenis krāsns kaktā. Bet vai tas būs viss? Ai, nē, tas tak svētku vakars, no visiem svētkiem pats svētākais. Anneles sirds pukst un jautā un gaida, miegs viņai nav prātā, lai viņš šūpo visus citus kā rāms ezers plūdā un atplūdā. Kā var gulēt, kad logā stāv zili krēslaina svētā nakts? Visu pasauli ietinusi savā lielajā zvaigžņu mētelī. Viņa paņem Anneles domas un aiznes tās pār zvaigžņu apstarotiem sila galiem. Tā ir lielajā noslēpumā, kuram nedrīkst būt lieciniece, neviena cilvēka acs, ne auss. Kad pusnakts brīdī zvēri, putni, koki un akmeņi atmostas tūkstošbalsīgā slavas dziesmā, tālos augstumos lidinās Anneles domas. Un kad viņas atkal atgriežas mājā, piepildījušas sirdi ar svētlaimību kā biti ar ziedu sulu jūnija rītā, tad tā nav vairs darba dienu istaba, tā ir kāda burvju pils ar sudrabā vizošu klonu, ar zaļa dārgakmeņa caurspīdīgiem logiem, ar sirmu pērļainām vizuļainām sienām un griestiem, kas smaržo kā jauna atauga pavasarī. Svētku rītu istabā un kambaros klons nokaisīts sniegbaltu smilti un kapātām skujām, un tad sāk ritēt svētku stundas, vieglas un pārplūstoši pilnas. Nespēja nemaz saņemt, ko katra grib dot, bet jo vairāk viņu jau prom, jo raucas īsākas. Tomēr sirds nebeidz gaidīt un jautāt, vai tad tas būs viss? Vēl tak vajag nākt, kam pavisam nebijušam. Un te jau klāt otri svētki. Un otros svētkos, kad jau nolaižas krēsla, kāds piepeši atrauj durvis, ķekatas nāk. Nu lūk, nu viņš gan laikam ir klāt, tas nebijušais. Kur palicis saucējs, kura balsi neviens nepazīst? Kur citi mājnieki?
Visa jaunā tauta ir prom, tuvojas kaut kas noslēpumains. Ķekatas nāk, ķekatas, kas tie tādi? Kādi viņi būs? Briesmīgi vai vēlīgi, baigi vai jautri? Vai nebūtu gudrāk, kur nobēgt? Bet, ai, kā gribētos viņus redzēt? Un kur tu izbēgsi, kad jau klāt? Klau, kā nāk! Klau, kā nāk! Ķekatas nāk no visām debes pusēm, dārd jumti, dreb sienas, gar logiem švīkst rīkstes, drausmīgas balsis šaudās un klaigā, dimd smagi soļi. Atsprāgas durvis, nama tumsa pildās dažādiem tēliem, virmo kustas, sačukstas sprauslā, un tad uzreiz virpodami kā negaisi, gāžas iekšā neizpētāmi. Sievas vai vīri, nejēdzīgiem ģīmiem, atņirktām nekustīgām mutēm un dobām acīm, kliedz un dzied pārvērstām balsīm. Mēs nākam, no tālām zemēm nākam. Kur ir tās jūsu zemes? Klaušina mājnieki, nemazāk kliegdami. Aiz treideviņiem kalniem, aiz treideviņiem mežiem, aiz treideviņām jūrām. Kādas ir jūsu jūras, tā atkal mājnieki, dziļas kā baļas un sāļas kā sālins. Kādi tie meži? Biezi un lieli kā susekļi. Kādi tie kalni? Augsti kā gaļa lakta. Tā mājnieki tik jautā un jautā, jo grib zināt, kā izskatās ķekatu zemē. Ko tur ēd? Ko tur dzer? Kādus darbus tur strādā? Ķekatas atbild, ka viņa zemē ēdot siseņu spārnus, strebjot gaisa putru, un tik esot tā darba, kā sist vēju. Vislielākā jautātāja ir vecā Aņus, kas sēd savā lāviņā pie durvīm. Neviens viņai nevar spēt atbildēt, bet viņa uz visiem jautājumiem atsit tā, ka ķekatas grib plīst no smiekliem. Ķekatas apstājas puslokā ap Aņu, jo viens pats nevar spēt viņai atbildēt. Kā nu visi saspiežas ap veco Aņu, tā ielec viens vidū, šaudīdamies kā sisenis. Gari melni šēzu svārti, tam sasprandzēti ap rasnu vēderu. Galvā augsta papīra cepure ar plīvošām zaļām un sarkanām lentām. Viņa liekais ģīmis ir briesmīgi uztūkušiem vaigiem un atliektu degunu. Augstā lielmāte, es jūs uzlūdzu uz danci! Viņš planās un griežas uz vienas kājas, lai Aņus viņu arī labi varētu apskatīt no visām pusēm. Augstais liels kungs, es jums tencinu! Aņus saka pretī un nokāp no ķeblīša ar visu savu bozi un pīpīti lūpu kaktā. Aņus ir lielmāte. Kur ir muzikanti, Aņus sauc, uzsizdama ar bozi uz klona, un uz lielmātes pavēli dansodam ielaižas pār slieksni 3. Viens vijoļu čīgātājs, otrs trumuļa bungotājs un 3. uz ķemmēm pūtējs. Dodiet garu! Lielmāte Aņus sauc atkal, un mūzika un dansis iet vaļā uz rāvienu. Vienā pusē boza, otrā ķekatu kungs un Aņus pa vidu. Aņus pagorās šā, pagorās tā, izsvaida ērmoti kājas, griežas riņķī, bet ķekatnieki visu dara, tai pakaļ. Visi smejas un plaukšķina, ķekatas saķeras ar mājniekiem un laiž apkārt sudmaliņu riteni, ka lēveri lec. Lielkungu pāri vairs ārā nelaidīšot, bet Aņus ir manīgāka par visiem. Iepeši trakajā ritenī pasitas viņas boza, ritenis kūliņodams sagāžas tādā kņadā, ka ilgu laiku katrs savu kāju un roku vairs neatrod. Bet Aņus pat tam jau sēž atkal savā lāviņā, pakšķina pīpīti un it kā nezinādama ne rīta, ne vakara vairās no kņadas atžilbušiem uzbrucējiem. Ūja, ūja, vai nu vairs nav kauna, pat vecam cilvēkam vairs nedod miera, bet acis viņai zib un lūpas smej. Nu dien, ja tā ir vecā Aņus, tad viņa ir uzlikusi tādu pat lieko ģīmi,
kā arī ķekates, tikai vienu no brīnum jaukajiem. Bet kas tad tur? Aiz muguras istabas vidū atskan graujoši saucieni. Kliegdami visi aizbēg no Aņas, arī pašas ķekates slēpjas pa kaktiem. Klonā stāv bīdītājs ar briesmīgu zvēru, kurš nekas cits nevar būt kā lācis. Stoj smirna, kudā smirna! Bīdītājs kliedz savā mēlē, un zvērs visu saprot. Danco uz vienas kājas, uz 3 kājām griežas riņķī, rūc, lecina ripu, met kūleni. Kad visi diezgan izsmīdināti, bīdītājs noņem lācim saiti no kakla un uzsauc: ķer meitas! Tik gudram zvēram to nevajag 2 reizes sacīt. Ķetnas sacēlstas gāžas meitu pulkā, bet nepagūst ne atjēgties, kad ir apsviests riņķī un gar zemi, un sitieni birstam no visām pusēm kā krusa. Še tev meitas, cik ilgi, lai nabaga lācis tā ciešas? Viņš izlaiž garu kaucienu pa priekšu un, kad tas nelīdz, sāk lūgties tādā spocīgi cilvēciskā balsī. Oi, Gewalt, nesitiet, es te ese, Joskele! Un no kažoka apakšas izsprūgs sarkans sprogains skroderpuika. Jokainās skrodera Joskis māceklis. Uz visiem stiķiem un niķiem pirmais akotnieks. Vakarā tas vēlu aizskrējis no Žagares, kur nevarējis rimties, kamēr Kurzemē svin svētkus. Izkritis no lomas, Joskelis ar visu lāčādu glābjas namā, kur gatavojas jauni pārsteigumi. Kad nu atkal sāk lēkt ķekatu dancis ar klaigām un dziesmām, mūzika čīgā vecā Aņus plaukšķinādama pabalstu takti. Kāda aša roka nogriež lampu, un vispārējā izbīlī un klusumā lēnām atveras durvis. Pār slieksni nedzirdamiem soļiem ienāk balts tēls. Viņa drēbes velkas pa zemi, viņa spicā galva aduras griestos. Vaigi kā kaļķis, acis kā dziļi dobumi. Starp zobu rindām tas vērš sarkanām ugunīm piķi un sēru kā puķis. Nāve! Prom spitāli! Ko nāc bērnus baidīt? Visos kaktos kliedz, bet nāve nu tik grasās visiem tuvāk, briesmīgi zvērodama. Bet elles uguns tomēr ir viltīga. Kā nāve dziļāk to iekampi, tā elpojamais ciet. Va velnu! Nosvila mēle! Nāve iekliedzas pavisam pazīstamā cilvēcīgā balsī un, izsprauslādama visu piķi un zēveli, vispārēju smieklu pavadīta, metas pa durvīm laukā. Tikai baltā papīra galva paliek karājoties griestos pie egles zara. Kad atkal iedegta lampa, redz, ka lielais saimes galds klusītiņām pielikts visādu dieva dāvanu. Tur ir kreceklis un gaļa, tur ir plāciņu kaudzes un siltas desas. Vecmāte aicina ciema bērnus ņemt visu par labu. Nokrīt liekie lēveri un liekie ģīmji, un nu redz, ka tie ir tepat visi labie un pazīstamie kaimiņu ļaudis. Nu sākas jautra tērzēšana un visa pārdzīvotā izbaudīšana no jauna. Iztirzā, uz kastām pēdām, cik laimīgi katrs izvedis savu lomu un cik labi pratis sevi tajā noslēpt. Ielien arī Joskelis un dabū plāceni un desas struņķi, jo visi zina, ka viņš nebūtu nav stingrs, ekskuserem un ir aprījis dažu labu šķiņķa šķēli, kad tik to nedabū zināt viņa meistars, kura Joskelis gan arī diez kā nebaidās. Kad ķekates pamieloti, tie sapošas un taisās prom, jo ir vēl jāparādās citās mājās. Tos, kas pratuši ķekatiski labi uzvesties, paņem visus līdzi. Arī Joskeli. Aiziet viņi tencinādami un smiedamies, rībēdami un dziedādami. Ilgi vēl birst viņu vārdu un smieklu vārslas pār sniegaino klajumu. Lielais prieks ir galā, bet vēl var palikt augšā kādu laiku. Var iet lapastēs, spērslīcās, kurpniekos, galderos, un kad nu daudzi jaunie ir aizskrējuši ar ķekatām,
Nāk visi lielie pulkā padzīvoties ar mazajiem. Un arī vecā Aņus ar savu bozīti ir pati lielākā jokotāja un smīdinātāja. Tad arī tam ir jābeidzas, un beidzot atskan tie skumjie nepatīkamie vārdi. Nu, ir jāiet pie miera. Aizplūdis lielais vilnis, Ziemassvētki aizgājuši, un liekas, ka viņi būtu atplēsuši gabalu no sirds. Tik žēl viņu, tik žēl. Vecā Aņus jau krāts, kristāla zaļā loga mīkrēslī, cilājas viņu krūtis. Baltu pulku noaugušais zods viegli trīc un izskatās tik nepielūdzami ciets un bargs. Ar simtjūdžu zābakiem steidzas prom Ziemassvētki.